Tuvojoties jaunajai Nacionālās hokeja līgas sezonai, mums ir viens ļoti aktuāls jautājums. Vai Buffalo Sabres komandā turpmāk spēlēs uzbrucējs numur 28 Zemgus Girgensons? Brauksim noskaidrot. Rīdzinieks NHL aizvadījis 3 labākas un netik labas sezonas, un to laikā viņš piedzīvojis 2 trenerus – Tedu Nolanu un Denu Bilsmā. Bijušais Latvijas izlases galvenais treneris Latvieti izmantoja kā vienu no atslēgas spēlētājiem, slavējot viņa milzīgo enerģiju un darba spējas. 3. sezona Dena Bilsmā vadībā Zemgum izvērtās sliktākā. Iespējams, pie vainas ir bijusi tieši treneru maiņa. Girgensona spēles laiks nokritās no vidēji 19 minūtēm uz 15, te uz pusi mazāks laiks, arī spēlējot nevienādos sastāvos. Viena no lietām, kurā Girgensons bija labāks kā pērn, liederības koeficients. Pērn -16, šogad tas bija neitrāls. Taču 71 spēlē 7 gūtie vārti un 11 atdotās piespēles radīja šaubas par Girgensona nākotni. 3 gadu līgums nu ir noslēdzies, uz piedāvātajiem nosacījumiem noslēgt jaunu Latvietis nepiekrita. Zemgu vakar satikām hokeja dienā Spicē, un tagad viņš kopā ar izlasi gatavojas olimpiskajai kvalifikācijai. Girgensons vēlreiz apstiprināja, ka skaidrības nepilnu pusotru mēnesi pirms jaunās NHL sezonas par turpmāko šobrīd vēl nav. Šobrīd runājam, aģents ar Buffalo mēģina tikt pie vienas valodas un cerams, ka viss būs un vairāk īsti komentāri par to nav. ASV medijos pieejamā informācija liecina, ka Sabres vienība piedāvāja Girgensonam 1 gada līgumu. Tā vērtība palielinātos vien par 5%. Latvietis un viņa aģents nepiekrita. Pastāv teorija, ka šī puse cīnās par 2 līdz 3 gadu līgumu, taču hokejs neko komentēt vēl nespēja. Nē, tas aizvien vēl tiek runāts par līgumu, lai abas puses būtu laimīgas, tā kā cerams, viss sakārtosies. Lielāko daļu vasaras 22 gadus vecais Zemgus pavadīja Buffalo, kur uzturēja sev formā kopā ar vairākiem komandas biedriem. Šobrīd liels prieks, ka šajā neskaidrību periodā viņš piekritis palīdzēt Latvijas izlasei olimpiskajā atlasē. Jā, vienmēr esmu, kad varu, tad esmu palīdzējis Latvijas izlasei un nebija iemesli īsti, kādēļ nepalīdzētu šeit un lai dabūtu to biļeti uz olimpiskajām spēlēm diezgan liela lieta. Runājot par mūsējo izredzēm, Girgensons uzsver, ka nedrīkst nenovērtēt Japānu, bet galvenie pretinieki, protams, ir Austrija un Vācija. Viņš arī uzskata, ka treneru maiņa Latvijas izredzes neietekmēs. Nē, noteikti nē. Es domāju, ka tas vairāk atkarīgs no ceļiem. Treneri nāk un iet, un Haralds ir ļoti labs treneris, un redzēsim, kas sanāks. Šī gada pasaules čempionāts Krievijā Zemgum bija blāvs. 7 spēlēs gūti 1 vārti. Turnīrs noslēgts ar 1 punktu. Olimpiskajā atlasē viņš cer rehabilitēties. Katrā spēlē, ko nākošo spēlē, tad grib nospēlēt labāk, kā tas spēlējis. Ļoti priecājos, ka spēlēšu šajā kvalifikācijā. Protams, sezona jau beidzās maijā vai aprīlī. Tā kā ir gatavojies, esmu ilgu laiku un esmu labākajā formā, kādā esmu bijis.